Sveiki, draugi! Atkal Madars. Tā, šodien ienāca ideja prātā pārunāt, pastāstīt par tādu lietu kā alkohols. Pastāstīšu savu pieredzi, kāda ir manā dzīvē. Tātad man ir 44 gadi, šomēnes aprit 45. Un vismaz puse, tā ir nodzerta. Jā, lietots alkohols pastiprināti, dzīve laista postā. Tātad pēdējie 15 gadi vismaz točna ir pastiprināti lietots alkohols. Un faktiski kāpēc manā dzīvē? Un diezgan daudziem arī tā, tagad visu to saprotot, kāpēc alkohols vispār tiek lietots. Tad alkohols ir faktiski kā ibumetīns, sāpju remdētājs. Tātad, ja cilvēks lieto alkoholu, jebkurā gadījumā iekšējas kaut kādas sāpes, emocijas, kuras tiek remdētas ar alkoholu. Ja? Tā kā vairāk vai mazāk, tādā veidā tas tā arī notiekās. Nu, vot. Un tā kā manā gadījumā tās bija toksiskas attiecības, kuras sākumā likās labas, bet kā sanāca, rezultāts bija tāds, kāds bija. Un tas būvējās aplami ar negatīvajām pārliecībām, kas iekšā ir, programmas, bloki, uzstādījumi no bērnības, apkārtējā vide, draugi, kuri paskubina uz aplamām rīcībām. Paskubina uz to, kad jāturpina tās attiecības. Viss taču ir kārtībā, draugi saka. Taču ir tev otra pusīts zelts, ne cilvēks. Zelts ir, bet ne mūsu savstarpējā starpā. Tātad faktiski pašas attiecības kļūda, pašos pamatos. Tas vēl, kad attiecības tika būvēts uz meliem, un meli ir ļoti traka lieta. Melus var salīdzināt pat mazus, kā, pieņemsim, uz balona, nepiepūsta balona, kad virsū ir mazs kaut kāds zīmējums, pieņemsim, zilonīts, ja? Un pušot to balonu lielāk, tas zilonīts jau aug arī reizē ar to balonu. Ja? Un tas tad pārvēršas par aug līdz tie meli. Ja? Un tur ir rezultāts. Ja? Bet jebkurā gadījumā tā kā man toksiskās attiecības, tātad pārtraukt laicīgi nevarēju, kā es teicu, arī dēļ pārliecībām, dēļ apkārtējās vidas. Ja? Un tās pārliecības tās ir tādas, kad ir ieaudzināts tas, ka ģimenes ķipa vērtības, ja, jāseko, ja sagāja kopā, ja, tad jāmēģina visu kaut kas labot līdz pēdējiem, un neapdomājot to visu, beigās pats sevi ved postā, manā gadījumā. Un jā, tās attiecības vajadzēja laicīgāk pārtraukt, jo nebija citas iespējas. Tātad viņas vajadzēja pārtraukt. Un jā, tā kā daudziem tā ir, neapdomā, nesadomā, un kā rezultātā tiek lietots alkohols daudz. Ja? Un jā, tas tiek lietots. No sākuma ir tā, kad tas liekas, ka ir nekas, tas ir bišķiņ tikai, un tad jau attopās pie tā, kad tas ir jau pār daudz. Un kā manā gadījumā, jā, tad pašam sev vajadzēja pateikt, kad jā, es esmu alkoholiķis, ja? Un nevaru tātad pārtraukt. Viss nevarēja. Tad paldies hipnoterapijai, satiekoties ar
Tātad sākot hipnoterapiju kā tādu pats un apmācības, ja, tiku no tā vaļā un veiksmīgi un ātri. Viss uz alkoholu vairāk negribās, pat neskatos un nav vajadzības un vispār nav tāda doma prātā, kam būtu jānotiek, lai ķertos atkal pie alkohola vispār. Kaut kādu pilienu kaut vai nav. Tādas domas nav, ja? Jo arī alkohols ir tāds, ka, teiksim, krieviem, krievvalodā tad ir labs teiciens, ja? Один раз не пи, tāds, kurš zina tālāk to, kurš saprot, ja? Un tā tad arī tā vienreiz, tas ir tas, kas uzkurina un prasa, vai nākamreiz, ja? Tā kā tas faktiski nav vajadzīgs. Pašam, es pat skaitījis, kad pārtrauc, kad beidz, 9 mēneši, man liekas, kad kaut kādi jau būs, ja, kad nelietoju vairāk. Un, jā, viss iet garam veikalā plauktiem, nav pat neskatos uz to pusi vairāk, nekāda interese par to un tā tālāk. Tā kā tiem kuri atzīst, ka tā ir atkarība, un kuri paši sev var pateikt, ka jā, es esmu alkoholiķis, ja, es nevaru pats no tā tikt vaļā, tad ar hipnoterapijas palīdzību tas ir iespējams izdarīt. Un vienkārši, ja, un salīdzinoši. Bet tas, kā es teicu, pašam jāgrib. Jo alkoholisms tā kā precīzi nenodefinēšu, ja, bet pat nezinu, vai vērts var mēģināt definēt, bet daudzums jau nav atkarīgs, cik izdzer. Tas ir no tā, cik bieži vairs nevar no tā atteikties, un kad jūt, kad jāķerās, kad gribās. Ja, atsakās, kaut kas sakrājās, jāpaņem viens, ja, un aiziet, gatavs. Vienreiz, otrreiz, nedēļu pa kārtu, ja, un visādi, kā nekuram. Bet rezultāts jau ir viens. Tā kā atkal noved pie tā paša, ka sāk lietot arvien biežāk. Kad tā notiekās, tad pieiet pie spogula, pasaka sev, kad, nevis laikam, bet noteikti tad esmu alkoholiķis, un man vajadzīga palīdzība. Un tad var vērsties pēc palīdzības pie hipnoterapeitiem, ja, kuri to tiešām māk, kuri var palīdzēt, un tātad novērst šo nelaimi, problēmu, un tā tālāk tam visas sekas, kas no tā veidojās. Jo tāpatās tādas ģimenes, kas kurā tiek lietots tas alkohols, un nekas jau labs tur nav. Aug bērni, kuri skatās uz to, kā kuriem citiem ir kašķi, ģimenē citiem nav. Manā versijā no sākuma nebija, tad beigās kādas reizes pacēla balsi kaut ko, ja, bet šakatā bērni to skatās, visu redz, kam vēl ģimenēs ir tāda, ka roku palaišanas un bērnu aiztikšanas, ja, vēl tādā alkohola reibumā, ja, tad vispār tas ir jau traki. Tā kā jāatzīst, ja, kad kaut kas nav. Tā kā, un iet pie psihoterapeitiem, ja, kuri nevar palīdzēt, ja, jo viņi nestrādā ar zemapziņu, iet pie tādiem, ir diezgan bezjēdzīgi parunāties, ja, tas viss nāk atpakaļ. Un hipnoterapija tātad ir tā, kas ar zemapziņas pārprogrammēšanu, ja, tiek ar tām problēmām galā. Kaut kā tā kā pastāsts ir, ja, un varbūt kādam nodara, aizķerās, vismaz zināsiet, kad ar hipnoterapijas palīdzību tātad var no tā atbrīvoties, ja, un uz mūža, kad vairs nafig nevajag to draņķi. Ja, tā kā tādā veidā. Kaut kā tā. Mani sauc Madars Baļķītis, esmu regresologs hipnoterapeits, un es palīdzu arī šādās situācijās. Tā kā droši var vērsties pie manis. Labi, čau!